Mani sauc Māja Riekste, es pārstāvu Vidzemes plānošanas reģionu, un mēs sadarbībā ar Zemgales, Kurzemes un Latgales plānošanas reģioniem šobrīd ieviešam taisnīgas pārkārtošanās fonda projektu atbalsts vēsturisko kūdras ieguves vietu revitalizācijai. Projektu īstenojam no 24. gada nogales, un šis paredzams ir mūsu projekta pēdējais gads, un projektā mums ir dot vairāki lieli būtiski uzdevumi. Ar pirmo no tiem esam jau tikuši galā, un tā bija pašvaldību un privātpersonu īpašumu esošo vēsturisko kūdras ieguves vietu inventarizācija. Inventarizāciju veicām, te bija vairāk nekā 9000 hektāri. Galvenais secinājums inventarizācijas rezultātā, ka te 70% no šīm teritorijām jau ir dabiski vai mērķtiecīgi jau revitalizētas. Un atlikušās no tām tad aptuveni 20% ir nepieciešams revitalizācijas aktivitātes, atlikusī daļa tādas, kur nebūtu vispār jārunā par revitalizāciju. Aktivitātes veicam tātad šajos 4 plānošanas reģionos ir taisnīgas pārkārtošanās plāna atbalstāmā teritorijā, kas augšā kartē redzam teritoriju, kas iezīmēta ar tumšu krāsu. Un te var būt jautājums, kāpēc pašvaldības un privātpersonas, kur tad ir valstī piedarošās vēsturiskās kūdras ieguves vietas, tās nav mūsu darba uzdevumā, ar tām strādā Latvijas valsts meži. To vienkārši būtiski precizēt, ja varbūt skatoties uz tiem cipariem, liekas, ka kaut kas tur varbūt neiet kopā. Un pavisam īsi vēl par projektu, kas šobrīd ir svarīgi, ka tātad, kā jūs rādīju, aptuveni 20% ir teritorijas, kurām ir nepieciešams revitalizācijas aktivitātes. Esam apzinājuši šos īpašniekus un tie, kuri ir izrādījuši interesi, ka viņus iespējams šādas aktivitātes varētu interesēt. Mēs esam iekļāvuši šīs teritorijas darbu uzdevumā, lai šīm teritorijām izstrādātu revitalizācijas stratēģijas. Tas nozīmē, ka īpašnieki saņems informāciju par šo vietu detalizētāk izpēti, kas tur būtu nepieciešamās plānotās darbības, kādi ir šo darbību praktiskie soļi un ko tas varētu maksāt. Un, pamatoties uz šo dokumentāciju, tad zem īpašnieki pēc tam arī varēs pretendēt uz taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu, lai jau šīs iezīmētās aktivitātes, revitalizācijas aktivitātes, tad arī varētu īstenot. Un, kā jūs redzat, Zemgalē pašvaldībām tās ir aptuveni 8 hektāri un privātpersonām jau 112 tūkstoši hektāri, kuriem tad mēs izstrādāsim šīs revitalizācijas stratēģijas. Paralēli tam, lai informētu un veicinātu, paplašinātu izpratni gan nozares speciālistiem, kādas mēs saredzam jūs šodien aicinot uz šo semināru, mēs organizējam šādus informatīvos seminārus. Aizvadījām vienu jau pagājušajā nedēļā Valmierā, šobrīd esam šeit Jelgavā, būs arī tuvākās nedēļas gan Kurzemē, gan Latgalē. Un 2. ceturksnī jau rīkosim atkārtotus seminārus, kas jau būs daudz mērķtiecīgāk tieši šo zemi īpašniekiem, kur arī eksperts mums stāstīs par purviem, par kūdrājiem un jau detalizētāk arī par to, kādi būs šie atbalsta saņemšanas nosacījumi. Un tāpat arī 2. ceturksnī arī paredzam reģionos organizēt lauku, jeb izbraukumu seminārus, kas jau būs kā lielisks papildinājums arī šodien dzirdētam, kad to visu varēs apskatīt arī reāli dabā, purvā, kā notiek procesi, likumsakarības un dažādas citas interesantas lietas, ko var redzēt dabā. Un vēl kā atbalsts privātīpašniekiem projektā ir arī izstrādāti metodiskie materiāli. Pirmie 3, kas šeit ir uzskaitīti vadlīnijas, gan par principu nenodarīt būtisku kaitējumu klimatu un vides mērķu piemērošanai šajās vēsturiskās kūdras iegūves vietās, kā arī sociālo-ekonomiskais un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums ir šobrīd izstrādāts un ir jau arī publicēts. Šobrīd strādājam pie vadlīnijām par procedūru, kā būtu jānotiek šo te vēsturisko kūdras iegūves vietu atzīšanai par revitalizētām. Šis process ir procesā un ļoti ceram, ka drīzumā varēsim jau ziņot par to, ka
iesaistītās puses ir vienojušās par vēlamo vienoto gaitu, kā šim procesam būtu jānotiek. Tas tā īsumā par mūsu aktivitātēm, par to, ko nozīmē šis projekts, un kad dzirdat par vēsturiskām kūdras iegūs vietām un pašvaldību un privātpersonu teritorijām un plānošanas reģionu iesaisti. Bet šobrīd tad došu vārdu pārstāvēm no Ezeru purvu izpētes centra, Ilzei Ozolē un Lemdotai Kalniņai, kas jau tad šīs dienas garumā izvedīs jūs jau diezgan detalizētā ceļojumā pa purvu valstību. Un ļoti ceru, ka jums būs noderīga šī diena un būs jaunas zināšanas. Paldies! Tā.